Čau, 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 ar trīs administratoru tuju. Vai kā vārdā tevi dēvē? Gatis. Čau, Gati. Čau. Nu tad pastāst, cik tu esi vecs? Man ir 18. Pilngadīgs balsot bija? Jā. Par ko nobalsoja no Par vienotību. Vienotību, tu uzticies viņiem, ja? Jā. Labais, kur dzīvo? Dzīvoju Olainē jau 18 gadus. Olainē, tur, kur ripiņš tais, ja? Nu, jā. Palētu ar kaut ko var sarunāt? Nu, es nelietoju. Nelieto? Ai, cik žēl. Tā, tu strādā vai mācies? Strādāju. Kur tu strādā? Strādāju Lido par pavāru. Kaut kāds parastais pavārs, šefpavārs, pavāra palīgs? Nē, nu esmu pavārs, grilēju zivis, foreles, lašu šašlikus, visādu tādu lietu. Un tev ir kaut kāda pavāra izglītība? Jā. Cik ilgā laikā tu viņu iegūji, ja tev ir 3 gados. Tad tu 15 gadu, tu ātrāk sāk skolē iet. Nu, jā, tā var teikt. Un tagad tev nav jāmācās vairāk, jā? Nē, es pabeidzu. Maksā labi? Ir, nesūdzos, jā. Tas jau darba līgumā iekļauts, ka algu nedrīkst atklāt, ja? Nu, jā. Skaidrs, cik bieži jāstrādā? Nu, man ir mainīgs grafiks, ir 4 dienas, un 4 atpūšos, tad 3 dienas, un 3 atpūšos. Strādāju pa 13-14 stundām dienā. Dievs. Un ir tā vērts? Jā. Nu, labi, kā teiks. Labi, kāda ir tava hobija izņemot gatavošanu? Nu, hobiji patīk ļoti tusēt, un jā, ar florbolu patīk nodarboties. Tusēšanu mēs pieskaitām kā hobiju? Jā. Tātad tu to dari ļoti bieži, ja? Nu, sanāk brīvdienās, kad ir brīvas dienas. Kā var tā dzert? Nu, cenšos bez tā, bet vienkārši ļoti labi pavadīt laiku ar draugiem. Nu, skaidrs. Labi, teiksim, pastāst mums, kā tu uzsāki savu CS gaitu, karjeru, kā, Nē, nu, es domāju, tas jau ir kā visiem, kā standartā. Datorsaloni, un pēc tam jau vecākiem sēžot uz kakla, lai nopērk datoru, jā. Un tā, palēnām, tad sāku arī spēlēt mājās, senči nopirka datoru. Tas ir šitas pats, kas tev tagad ir? Nē, šitas jau man ir kāds 4. man tas šķiet. Es tā gribēju piebilst klausītājiem, viņam šis dators arī ir jāmet ārā, jo staigājušs vīrus. Es domāju, ka jūs varētu man viņu pastimulēt, lai viņš to izdara. Labi, tā. Olainē arī bija datorservis, vai tu? Bija 2 datorsaloni, un jā, viens bija, kur ļoti lēti bija, varēja maksāt, samaksā latu un spēlēt 2 stundas. Mēs staigājām ar draugiem, jā, un spēlējām, un tā arī viss aizgāja. Tad man draugam pirmajam parādījās no mums visiem dators, tad mēs pie viņa visi sēdējām, kapājām, un tad jau palēnam katram no mums sāk parādīties, un tā arī aizgāja tā visa lieta. Labi, jā. Kur tu uzzināji par FGC? Giganā meklēju labus var 3 serverus, un jā, nē, nu es jau šeit esmu no pašiem sākumiem, tur jau sākumā bija VGC, un jā, tā vat. Nu, no Gigana. Ok, skaidrs, jā. Teiksim, ir tāds interesants jautājums, tas no manis izdomāts. Ja tev tiktu dota viena diena, teiksim, atļauja piekļūt visām opcijām, teiksim, tev uzliktu kā īpašnieku, ko tu darītu lietas labā? Ko es darītu? Jā, nu, ko tu izdarītu, ko tu izmainītu, ko tu nemainītu, ko tu uzlabotu? Es nezinu, labs jautājums īstenībā. Tev būtu pilna pieeja pilnīgi visam, teiksim tā. Un neviens tev nepārmest par padarīto. Es uzliktu, ka grūtāk XP nāk. Pirmais. Nobanotu dažus cilvēkus, kuri man ļoti nepatīk. Saliktu suspendus. Jā, tas laikam arī būtu viss. Ja runā par cilvēkiem, kur tev ļoti nepatīk, kur tie ir, ja nav noslēpums? Šamanis, Ģerskijs, un jā, pēdējā laikā bišķiņa ar šerifu jau tā sākam strīdēties. Kas jums ir? Kāpēc jūs kašķējas savā starpā? Ko jūs nemākat sadalīt? Nezinu, es domāju, ka viņš ir ļoti iedomīgs cilvēks.
Labi, skaidrs. Es droši vien arī pēc tam sakos attiecīgi komentāru par tavējo tekstu, bet, nu... Man vienalga, lai viņš raksta un dislaiko, cik vien vēlā. Nu, tā ir interneta pasaule, ko mēs tur patīsim. Protams, jā. Cik ilgi tu pavadi, teiksim, pie kompja, vai spēlējot CS, varbūt tev ir vēl kādas citas spēlītes, ar kurām tu aizraujies? Nē, darba dienā man ir tā, ja man sanāk agrāk beigt darbu, es esmu laicīgi mājās, tad es, cenšos kādu stundiņu, pusotru paspēlēt, vai arī kaut formā pasēdēt, lai redz, ka esmu aktīvs. Tāda, kad ir brīvdienas, tad sanāk vairāk pasēdēt pat 4-5 stundām un tā. Pārsvarā es tikai CS, var teikt, spēlēt, citu neko tādu. Jā, nav nekādas vairāk tādas loli vai kas pa cits, jā? Nē, lols nedod Dievs, man pusdraugi spēlē, saka, viņi idioti, redz, ko normāli nesaskata. Jā, es varētu kaut ko pateikt, bet es paklusēšu, jo viss jau tā padzina man viedokli par lolu. Labi, tā, par CS mēs uzzinājām, tagad aiziesim tādā beztēmā, teiksim, tagad tu aizgāji nobalsot, vai ne, par vienotību, tā laikam tagad ir populāra tēma. Kāpēc tu balsoji par vienotību? Man to visu uzdod šo jautājumu. Pagaidi, man zvana. Jā. Jā, ok. Kur jūs būsiet? Jā, labi. Pēc 5 minūtēm. Es nobalsoju tāpēc, ka, es politikai īpaši nesakoju līdzi, jo es domāju tā, es nebūtu vispār gājis balsot, jo es uzskatu, jebkuru, kuru iebalso, viņš centīsies pēc iespējas vairāk savu naudas iebāzt kabatā. Tas ir tāds mans viedoklis. Nobalsoju tāpēc, ka Ome pateica, lai nobalso, un tas arī ir viss. Tevi iespaidoja, ja? Jā. Cik tev samaksāja par to? Ne tik. Vajadzēja prasīt samaksas? Nē. Tā, tu teici, ka florbols tik bieži to ar florbolu nodarbojies? Florbols tas jau man tāds ir, var teikt, kā aizmirsts hobijs. Jo, kā pagājušā vasarā, kad es vēl nestrādāju, ka man bija vēl skola, es ļoti aktīvi ar to visu nodarbojos, piedalījos geto florbolā, tur vēl visu kaut kur tā centos būt aktīvs tajā lietā, bet, sākās darbs, nav vairs īpaši laika, tāpat. Bet tusēt ir laika, ja? Zinu, kā priekš tusēšanas vienmēr atradīsies laiciņš. Labi, tev kaitīgie ieradumi ir? Protams. Kādi? Pīpēšana. Kāpēc tu pīpē? Nezinu, tas tāds ieradums jau no labiem laikiem atpakaļ. Cik ilgi jau tu pīpē? 8 gadi. Ak, Dievs. Dievs, labi. Pilnīgi. Tas laikam arī šodien būs viss, es tā domāju, man vairāk jautājumu nav, vispār vajadzētu izdomāt kaut ko svaigu. Jā, vajadzētu gan. Es zinu, jā, bet tas tā. Protams, pats pēdējais un galvenais, ko tu novēli FGC? Es novēlu, es domāju, ka šito klausīsies, viņi man piekritīs, lai šitādas lietas, kas bija tagad, ko rakstīja NC un visi šitie par tiem nomīksadiem, es domāju, ka tas ir vispār viss lieks, un ka es domāju, ka sarkanie paši redz, ko vajag un ko nevajag. Aha. Es domāju, ka viss būs kārtībā, turēsimies un tāpat. Tad, teiksim, tavs novēlējums ir turēties, ja? Jā, protams, un viss būs kārtībā. Labi, jā. Paldies. Lūdzu. Kādreiz citreiz. Jā. Davai, čau. Čau.